Šodien mēs atrodamies Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā, kur mēs jūs iepazīstināsim ar mūsu studiju programmām. Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledža ir tāda briedumgados. Var teikt, savu laiku 80. gadā tika dibināta kā viena no Latvijā lielākām māsu mācību iestādēm. Mūsu koledža ir varbūt unikāla ar dažām lietām. Mēs gatavojam ārstu palīgus ar diviem novirzieniem – neatliekamās medicīnas ārstu palīgi un ambulatārās medicīnas ārstu palīgi. Vēl viena no tādām programmām, kas ir rehabilitācija. Rehabilitācija ir viss šīs veiksmes iznākums pacientam. Un masāžu hidroterapija ir programma, ar kur mēs strādājam. Un arī lielākajās Latvijas rehabilitācijas centros mūsu studenti apgūst praksi un arī klīnikās. Jauna programma ir, kas ir tikai mūsu koledžā, tas ir optometrista asistenti. Šie optometrista asistenti varbūt ir tieši tie, kas veido tehnoloģijas, brilles veido, jo redze, dzirde ir viena no tām lietām, kas ir cilvēkam tās ļoti nozīmīgas fizioloģijas. Ir vēl viena mūsdienu laikmeta diktēta lieta, ir šī ievads militārā medicīnā, un vēl gribu pieminēt, ka mums ir viens no 4 NAIM centriem, kas nodarbojas ar šo militārās medicīnas ievadu apmācību. Skaidrs, lielākā studiju programma Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā ir studiju programma ārstniecība. Studenti, kas apgūst šīs kvalifikāciju ārstu palīgs, neatliekamās medicīnas ārstu palīgs un ambulatorā dienesta ārstu palīgs, zināšanas un prasmes un kompetences apgūst attiecīgi no veselības aprūpas iestādēs. Un tādā veidā mēs sagatavojam darba tirgum veiksmīgākus jaunos darba ņēmējus. Studiju procesā man personīgi patīk tas, ka mums tiek dota iespēja piedalīties dažādos starptautiskos projektos. Piemēram, es biju Polijā Erasmus Plus projekta ietvaros 2 mēnešus. Nāc studēt Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā.